Sveicien! Šajā video es tev nodemonstrēšu, kā pieregistrēties un sākt kripto tirzniecību kripto biržā. Kripto biržu ļoti daudz ārā, ir tur vairāk nekā 800 šobrīd un katru dienu verās jaunas vaļā. Tāpēc, ja tu izmantosi tās, kuras mēs šeit parādām, vai būt pārliecināts vai pārliecināti par to, ka mēs viņus izmantojam paši ikdienā, mēs šeit treidojam, kā saka, darbojamies, izmantojam citus produktus, ja, un esam pārliecinājušies par viņu drošību un stabilitāti. BingX ir interesanti ar to, ka ne tikai viņi ir starp top 10 lielākajām pasaulē, bet arī tas, ka viņiem ir ļoti foršs mākslīgais intelekts, par ko mēs runāsim jau tālāk, kad mācīsimies treidot, kā to izmantot un kā jūs varat iegūt dažādus datus krietni ātrāk, straujāk un kamēr jūs vēl mācāties. Varbūt kāds mums pasaka arī priekšā, kā to izmantot. Tātad, lai to izdarītu, jums būs nepieciešams atvērt savu kontu šajā te biržā. Protams, ja jūs gribat mūs atbalstīt, mēs būsim tikai ļoti priecīgi izmantojot linku zem šī te video vai kaut ko šeit tuvumā, ja, un tad jūs nokopēsiet vai uzklikšņāsiet uz tā un atvērsiet, jums atvērsies šī te lapa. Šī ir mūsu trading grupa, tāds nosaukums viņai ir VIP grupa, ja, un līdz ar to jūs iegūsiet arī 11,000 plus dolāriem dažādas bonusus, ja? Un tas, protams, ir forši, ja? Ko tas nozīmē, es nezinu, ka kāds iedos tur uzreiz kaut kāds bonus, bet parādīšu, kā pie viņiem tikt, tad, kad būsiet izveidojuši jau tā kā savu kontu. Tātad parastais dalībnieks, ja iespēj taisno iereģistrēsiet, tad būs 6,800 dažādas bonusus, nu, ja nāksiet ar mūsu saiti, vēl 4,200 klāt, ja? Tas ir forši un to var izmantot kā jūs vēlaties. Savukārt, otra opcija, ja jūs reģistrēties vienkārši un jūs tā kā negribat mūs atbalstīt, gribat pieregistrēties šeit, ja, tad varat vienkārši nākt un spiest sign up. Un tad jūsu lapa izskatīsies, kā saka, šāda. Bet, ja tomēr gribēsiet mūs atbalstīt, tad šeit ir tāda maza podziņa, ja, kur jūs varat ierakstīt arī, kā saka, mūsu ieteikumu kodu. Tas ir šāds, to, ko jūs šobrīd redzat šeit ekrānā. Un tad, principā, jūs pievienosieties arī tieši tāpatā, kā jau iepriekš es jums rādīju. Ja koda nav, tad attiecīgi šo te balvu nav. Ja, tā kā tas vienkāršās lietas. Nu, lūk, aizpildat šos te nepieciešamos lauciņus, ievadat savu e-pastu, telefonu, varat izmantot arī, protams, vai Google vai Apple jau jūsu reģistrēšanas kodus. Nu, lūk, laipni lūk, tātad savā jaunajā biržas kontā, kad esat iekšā, lielāko daļu biržas izskatīsies šādi. Pat izvietojums bieži vien ir līdzīgs, atšķirās tikai dažādi produkti, ko viņi piedāvā un to produktu nosaukumu. Ja? Tāpēc pirmās un svarīgākās lietas par drošību. Šeit varat arī izvēlēties un pārslēgt kādu citu valodu, ja runājat kādā citā valodā. Ja? Un tad aiziet te, kur ir jūs tātad konts un atrast šādu sadaļu, kur ir rakstīts Security Center. Ja? Uzspiežat to virsū un, kā saka, padariet sevi drošu, ja, tad šeit ir dažādas iespējas, kā varat vēl padarīt šo te visu ielagošanos, izlagošanos, naudas izskaitīšanu drošāku. Zinot, mūsu trako pasauli ar daudziem skemiem, drošība ir pirmajā vietā. Un otra lieta, ko noteikti sākumā jau vajag izdarīt, ir tātad jūsu identitātes verificēšana, ja, to var veikt vai nu no savu telefona, vai nu apvienojot datoru ar telefonu, izējot pāris soļiem cauri. Iespējams, ka jūs jau to izdarījāt, kad jūs sākat to darīt, kad sākat reģistrāciju, ja, tad tas arī ir vajadzīgs, nu, tad ir forši, tad jūs varat, kā saka, jūs ikdienas limits ir 5 miljoni līdz, ko jūs varat izņemt no nopelnītās, un mēs ļoti novēlam, lai jums būtu tāda nauda, ko arī izņemt pēc tā. Nu, lūk, un tad ir nākamā, protams, svarīgākā lieta ir, kā sākt darboties. Tad pirmais, kas jums būs nepieciešams tātad iegādāties vai ieskaitīt kriptovalūtu atkarībā no tā, kādā dotajā brīdī jūs esat šobrīd situācijā. Jums ir vairāk veidu, kā to izdarīt. Vieglākais veids ir caur šo te, kur rakstīts deposit. Ja jums ir citā makā, biržā vai kaut kur jau ir kriptovalūta, tad to izdarīt ir ļoti viegli. Jūs visdrīzāk zinat, tad atnākt izvēlēties savu vajadzīgo monētu, piemēram, tās ir USDT vai USDC, stabilās kriptovalūtas vai jebkura cita valūta. Te var izvēlēties no saraksta ļoti daudz un dažādas viņas. Ja. Tālāk izvēlēties jau tīklu, kurā jūs skaidīsiet šo te kriptovalūtu, un tātad jūsu adrese parādīsies šeit. Jūs nokopējat šo adresi vai noskanējat no citas ierīces šo te QR kodu, ja, izvēlēties summu, kādu jūs skaidīsiet, un tad jau no tās ierīces ieskaitat šeit, un jūsu depozīts drīz vien parādīsies šeit, tur, kur rakstīts ir augšā pieejamie līdzekļi, jeb šo aseti. Tas ir viens veids. Ja. Otrs ir nopirkt ar karti. Tātad, ja jūs šī ir pirmā reize, kad jūs to tā kā, nu, darat un mēģināt, ja, tad, protams, iegādāties ar karti ir vienkāršākā no opcijām. Debitkarte, kredītkarte, jebkura karte, tātad jūs maksāsiet, ar ko jūs maksāsiet, tātad šajā gadījumā nodrošina, kad izvēlēsies to valūtu, kurā jūs gribat tā kā saprast un norēķināties, tātad, piemēram, ja varētu būt eiro, ja, izvēlēties summu, piemēram, nezinu, tā varētu būt 500 eiro, vai mazāk, vai vairāk, ja nav svarīgi, ja, un tad, principā, ko jūs gribat saņemt? Nu, sākumā, protams, visiem ir, kā saka, ieteikums
skaitīt iekšā, vai pirmajā reizē skaitīt tādu saucamo stabilo kriptovalūtu, vai tas ir tātad USDT, kas ir, tā kā ASV dolārs, ja, vai arī USDC. Šajā gadījumā tad viņš pieņems, šīs te 3 opcijas, paņemiet tad USDT, ja. Un tad, kad tas būs noticis, tad atkal jūsu summa atradīsies šeit, kur jūs to ieskaitījāt, ja, ka tā darbība būs notikusi. Spiežat šeit virsū buy. Attiecīgi tātad izvēlties, kā jūs par to maksāsiet, te ir tā kā vairākas iespējas, ja, ir iespēja maksāt ar bankas pārskaitījumu, ir iespēja maksāt no esošā kaut kāda cita balansa, ja, un te ir vēl trešā iespēja P2P, no personas uz personu, Google Pay, MoonPay un vēl tādas citas iespējas ir, tad, principā šie ir ārējie trešās puses pakalpojums sniedzēji, kuri vēl arī paturēs kaut kāda veida šo te komisiju, ja, tāpēc ar to arī reiķināties, ja, tādā formātā. Fiat deposit, tas ir, protams, arī nosacīt ļoti viegls veids, tie, kas ir, ja jūs kādreiz esat kaut kur no vienas bankas uz otru skaitījuši tādu kādu valūtu, tad jūs zināsiet, kāds ir eiro, izvēlties metodi, SEPA pārskaitījums, ja, vienas darba dienas laikā atnāks, ja, tāda SEPA pārskaitījums, uzliekam apstiprinājumu, ieliekam summu, piemēram, sākumā mērķa summu, piemēram, te varētu būt 250 eiro, ja, vienas dienas laikā, spiežam continue, un tātad banka tātad, no kuras tātad šis pasākums nāks, attiecīgi šeit parādīsies starptautiskais IBANs, vārds uzvārds, valsts, ja, no kuras jūs sūtīsiet adresi, tā pamata informācija jāievada, uz priekšu iziet cauri un viss notiks. Tā kā visas šīs iespējas ir foršas, ir vieglas, ja, un nav nekā tāda, ko jūs nevarētu paveikt. Tāpēc tā ir šis te konts atvērts. Ja, gribēju vēl tikai piebilst, kad jūsu bonusi ir šeit apakšā, kur saucās Reward Hub, atnākat šeit. Principā visādas interesantas lietas ir, kā, piemēram, jūs varat saņemt bonusus vienkārši ienākot un iečikoties. Ja, tā kā neliela spēle, katru dienu to varat izdarīt, iečikoties un dabūt kaut kādus bonusus. Ja, un tātad par to, ka paveicāt kaut kādu darbību, tad jums tiks piešķirts bonus, kuru jūs varēsiet izmantot tradingam un citām labām lietām. Tā kaut kā tas viss tā kā šeit ir diezgan viegli, kā saka, redzams, apskatāms un parādāms. Ja ir kaut kādi jautājumi, rakstiet mūsu administratoriem, viņi noteikti jums palīdzēs. Paldies par uzmanību un pateicamies, ka izvēlaties ar mums kopā šo kripto ceļojumu. Tas būs aizraujoši.